Iepriecināt sevi var dažādos veidos. Piemēram, palasot kādu grāmatu, aizejot uz kino vai vienkārši apēdot kādu gardumu no konditorejas. Mārtiņa Beķerejas vārdu atpazīst pat mazi bērni. Viņi zina, ka šeit nopērkamas gardas smalkmaizītes, pīrādziņi, bulciņas, kūciņas un dažādas dzimšanas dienas tortes. To tagad novērtē arī mazie kārumnieki Pļauniekos, jo Beķerejas filiāļu tīklam Nulikā pievienojusies vēl viena ceptuve veikals Deglavielā 120. Šī jau ir 7. Mārtiņa Beķerejas filiāla Rīgā, kas neviens sniedz pircējiem tādu pašu produkcijas klāstu kā pārējos Beķerejas veikalos, bet arī rada jaunas darba vietas, kas ir nemazums svarīgi šī brīža ekonomikā. Šobrīd Mārtiņa Beķerejas 7 filiāļu tīklos nodarbināti aptuveni 120 strādājošie. Taču, atskatoties pagātnē, Beķerejas saimnieks Mārtiņš teica, ka savulaik, kad likti pamati uzņēmuma izveidei, darbojās viena maza konditoreja, kurā strādāja tikai 3 cilvēki. Šis uzņēmums ir dibināts jau tālajā 1993. gadā. Dibināja mana māma, kur bija atzīta konditore Padomju Savienībā, daudz konkursu laureāti. Bet šim arī vēl joprojām tas ir tikai un vienīgi ģimenes uzņēmums un latviešu tradīcijām. Un, lai arī bijuši piedāvājumi pārdoties kādam citam, mēs neesam to darījuši un arī neplānojam un gribam saglabāt šo latvisko garu. Jaunās Mārtiņa Beķerejas produkcijas klāsts un dizainiskais noformējums ir līdzvērtīgs esošajām filiālēm. Pircēji var iegādāties kārotos našķus un tos nobaudīt turpat omulīgā veikala kafēnīcā. Tā kā aiz veikala sienas atrodas arī ceptuve, tad viss tiek ražots un realizēts uz vietas. Tālāk nevelti uzņēmuma devīze ir no krāsnes plauktā, jo pircēji itin bieži var iegādāties siltus, tikko no krāsnes izņemtus speķa pīrādziņus. Es esmu sapratis, ka tās gaumas ir tik ļoti dažādas, un katram ir tas savs našķis mīļākais. Jā, protams, ka man protams, garšo tas pats mūsu laikam visvairāk pārdotākais produkts - speķa pīrādziņš. Man garšo sierradziņš, kas varbūt moderni saukt viņu pa krosānu, bet mums ir viņš kā sierradziņš. Ir savu produktu, kas man pašam garšo, bet ir cik cilvēki, tik gaumes. Ikdienas visās 7 Beķerejas filiālēs tiek izceptas aptuveni 15,000 produkcijas vienību. Gatavojot konditorejas izstrādājumus, Mārtiņa Beķereja strikti pieturas pie principa cept visu no dabīgām izēvielām. Tas nozīmē dabīgs putu krējums bez piemaisījumiem ar īsu realizācijas termiņu, un arī populārajām kafijas maizītēm vārītais krēms pagatavots nevis no pulvera maisījuma, bet no piena. Lai izceptu šīs maizītes, konditors ņem iepriekš pagatavoto kārtaino rauga mīklu. Svarīgi tai nežēlot sviestu vai margarīnu, kas veido mīklu treknāku, līdz ar to maizīti gardāku. Mīklu liek uz formas, uzkaisa tai nedaudz miltus un griež šaurās strēmelītēs. Mīklas strēmeli savirpina un izveido maizītes formu. Pirms cepšanas maizīte liek raudzēšanas kamerā, lai tā nedaudz uzrūktu un būtu mīksta. Pēc pusstundas maizītes izņem un apsmērē ar sakultu olu. Tad kafijas maizītēm uzspiež vārīto krēmu, ko gatavo no vārīta piena, olas, miltu un cukura masas. To visu liek krāsnī un cep aptuveni 20 minūtes. Taču svarīgi ir nevien visas receptes sastāvdaļas savienot vajadzīgajās proporcijās un ievērot cepšanas ilgumu, bet arī to visu darīt ar mīlestību. Pirmkārt, viņam ir jāpatīk tam darbam, ko viņš dara. Viņam jābūt augstai atbildības sajūtai, jo tomēr viņš ražo pārtikas produktu, kas nonāks kādam cilvēkam vēderā. Un jā, viņam ir jāgrib tiešām šis darbs darīt un jāmīl tas, kas to dara, jo mēs, kā mēs paši sakam, mums ir ar mīlestību cepta pīrādziņa. Mārtiņa Beķereja patiesi lepojas ar saviem konditoriem un atzīst, ka labus konditorus šobrīd atrast ir ļoti grūti. Tālāk uzņēmums ir atvērts dialogam ar prasmīgiem šī aroda meistariem, jo arī turpmāk Beķereja plāno vērt jaunas filiāles Rīgas guļamrajonos.